Samita namatā uz Čehijas prezidents Klauss presē stāstīja, ka Kremlis izteicis vēlmi, lai divu prezidentu preses konferencē abi līderi atbildētu sēdus, nevis stāvot pie mikrofoniem. Medvedeva un Obamas auguma atšķirības nevienam gan nav noslēpums. Medvedevs toties varēja smaidīt, vērojot, ar kādu piepūli Obama paraksta vēsturisko dokumentu. Tiešraidē no Prāgas visa pasaule redzēja, kā Kreilis Obama cenšas saliekt roku, lai viņa paraksts ar dārgo tintes pildspalvu neizsmērētos. Līgumam par strateģisku uzbrukuma ieroču ierobežošanu saīsinātais vārds angliski ir START. Prāgas dokumentu angliski New Start, protams, gribētos uztvert kā Krievijas un ASV attiecību jaunas politikas sākumu. Tas piepilda oficiālos paziņojumus par attiecību pārstartēšanu ar reālu saturu. Līgums tapa pēc sarežģītu sarunu gada Ženēvā. Tās sarunas nebija vienkāršas. Reāli iepriekšējais līgums beidzās pagājušā gada decembrī. Divu valstu prezidenti tikās 14 reizes, viņi savstarpēji tikušies. Un dažreiz viņu telefonu sarunas gāja diezgan asas, ka dažreiz gandrīz vai kāds gribēja nolikt telefonu un pārstāt sarunas. Politiskās šaha spēles centrā izvirzījās juridiski saistoša saikne starp strateģiskiem uzbrukuma un aizsardzības ieročiem. Maskavā savus sarunu vedējus apsūdz, ka viņi no amerikāņiem nesot panākuši līgumā iekļautas saistības Eiropā neveidot jaunas pretraķešu sistēmas. Republikāņi atkal kongresā saka, ka neratificētu tādu līgumu, kurā būtu šādas saistības. No militārā viedokļa saprot, ka uzvaras nevar būt. Un tas, ka tie kodola galviņu skaits 1550, tur pietiktu iznīcināt pasaulī vai 100 reizes vai 10 reizes, no tā būtība tā kā nemainās no militārā viedokļa. Dokuments paredz uz virszemes, zemūdenēs un strateģiskajos bumbvedējos izvērsto kodolraķešu nesēju samazināšanu līdz 700 vienībām, plus vēl 100 tādu pašu neizvērstu, tas ir raķetes noliktavās, vēl 1550 kodolgalviņu uz izvērstajām raķetēm. Amerikāņi jaunajā līgumā vairākos jautājumos piekāpušies. Viņi vairs neuzstāja uz Krievu smago ar individuālā tēmējuma kasešu kodolgalviņām aprīkoto starpkontinentālo balistisko raķešu iznīcināšanu un aizliekšanu. Krievi tieši šīs raķetes sauc par sava atturēšanas potenciāla galveno biedējošo sastāvdaļu. Atšķirībā no vecā līguma vairs nav ierobežojumu mobilo raķešu kompleksu izvietošanai un vairākām citām specifiskām lietām. Bet amerikāņi panāca, ka līguma tekstā nav minēts konkrēti jautājums par pretraķešu aizsardzību. Toties Krievi pēc savas paražas atbild, ka patur tiesības atkāpties no līguma jebkurā laikā, ja nonāks pie secinājuma, ka ASV pretraķešu aizsardzības stāvoklis apdraud Krievijas strateģiskos spēkus. Krievijai ir vajadzīgs ienaidnieks. Viņi labi zina, ka NATO tāds nav, bet viņiem ir vajadzīgs ienaidnieks, lai pamatotu savu politiku. Jo kāpēc gan paplašināt aizsardzību pret rietumiem, ja rietumi neapdraud? Tad jārāda kāds ienaidnieks, lai Krievi varētu būt agresīvi, un viņi to arī dara. Runājot par pretraķešu vairogu, tas izmantots, lai demonstrētu, ka ASV ir agresīvi pret Krieviju. Daži saka, kas Latvijai no tā? Latvijai tas ir būtiski un svarīgi, jo pasaulē drošība jēdziens nav šeit mēs stāvam pagalmā, šeit ir droši, vai Latvija ir droši, ka ārpusē nebūs droši. Pasaulē mēs jutīsimies drošāk, ja visā pasaulē tās drošības līmenis ir augstāks. Protams, ieguvums ir tas, ka strateģisko kodolieroču kontrole turpināsies. Līgums ietver jaunus kontroles noteikumus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo līgumu ir vienkāršāki un izmaksā lētāk. ASV inspektori vairs neatradīsies Votkinas rūpnīcā, kur izgatavo Krievu raķetes. Krievu novērotāji vairs nebūs ASV analogās rūpnīcās, kā agrāk plānots. Kontroles un caurskatāmības procedūras vienkāršos, palētinās, lielākoties katra puse ar saviem tehniskiem līdzekļiem, vai no savas teritorijas, vai no kosmosa. Ekonomiski abas valstis ir ieinteresētas tādā līgumā, lai neatklātu, nevajadzētu turpināt vai atklāt, atjaunot kodola galviņās, kodola ieroču arsenālu. Tas ļoti daudz izmaksā un tagad tā resursi ir jāekonomē, un tas ir abu valstu interesēs. Bet, lai līgums stātos spēkā, tas jāratificē Krievijā valsts domai, ASV senātam. Demokrātam Obamam ratifikācijai būs nepieciešamas arī republikāņu balsis, bet tie iespējams centīsies novilcināt ratifikāciju līdz kongresa starpvēlēšanām novembrī, cerībā uz vairākumu atgūšanu sev.
ja Krievijā nākšas dot komandu, tad tur jau parlamentē tur tas notiek gandrīz vai automātiski, kā tur sacīja viņas vadītājs, tā nav vieta diskusijām, bet tur apstiprināja augšē ir lēmuši. Tad Amerikas Savienotās valstīs tas nav tik vienkārši, ka 2/3 senātoru ir jānobalso par to līgumu, un šeit Obamam būs diezgan stingri jāpiestrādā. Amerika pēc 2001. gada terora aktiem galvenos draudus drošībai saskata iespējā, ka teroristi varētu iegūt atomieročus, un arī tāpēc tā cenšas iesaistīt Maskavu un citas valstis kodola atbruņošanās procesā un cīņā pret atomieroču izplatīšanu. Līguma parakstīšana Prāgā ir solis pareizajā virzienā, taču pasaule bez kodola ieročiem diemžēl tik un tā paliek labas vēlmes līmenī.